Kopā ar mums domās suņi. Kopā ar mums domā Zieča. Zieča arī pie mums ir ieradies šodien nedienā. Čau, Vakar bija pazudis. Jā, nu, zini, svētdienā tur daži bija jāvad bingo vakars, un tā iekar, zini, ka līdz vēlai naktī. Iebingoji. Saldojam. Kamēr tu atkulies. Tik tā ārā nav nemaz tik viegli, jā. Nu kā, ja jūs Zieča ir atnācis, noteikti visi gaida tvīks, kā saka, līdz asarām gaida, vai ne, to anekdoti kaut kādu. Nu jā, ir kaut kāda atnesta arī sagatavota. Atnesta un sagatavota. Jā, bet kur tad tu biji? Izstāsta vēlreiz mums. Kur tad tu biji? Jo es jau gaidīju tev vakardienu, beigās tā. Viņš šeit saldu, viss taču izstāstīja, ko tu tur vazājies riņķī. Man jau viņš viss izstāstīja un klausītāji. Tas, ka tu nokavēji izklāst lekcijas sākumu, tas nenozīmē, ka tu varēji palikt uz kino. Jā. No lektorijas debates un pēc tam kino. Tā ir secība. Tādā veidā, jā. Jā, bet tā, kad sāksiet debatēt, tad debatējiet man pirmo, jo man govs nav slaukta. Tā kaut kā. Jā. Debati. Jā, bet tev ir kaut kas cits. Saldo viņš bija. Saldo bija, jā, svētdien. Tur redzi, kas ir darba ļaudis un kas nav. Te bija tādi, kas nav baigi, un te viņi izdomā svētdienā to bingo taisīt. Un tā kā vai lai Zieča novada vakar, saprot. Un tā bišķi vēlāk sākās, un attiecīgi bišķi vēlāk beidzās, un viņi tā iekars, ka zini, stiepim vēl ilgāk. Un tā vēl anekdošu taims neplānot uzrāvās. Nu tad, lūk, pie anekdotas esam pierāpušies. Jā, viņi arī... Ko nozīmē anekdošu taims? Es izstāstīju dažas anekdotas, un tas iedavāja man arī mikrofonu iedos. Un tad, tie no zāles. Un viņi arī stāstīja. Viņi arī stāstīja. Battles nebija gaida, un šitā veselu stundu izgāja. Anekdošu vakars tāds. Jā, tā kā pēc tā bingo, tas anekdošu vakars. Tev vispār to bingo nahreni jāmet prom, tev jābraukā pēc cilvēkiem anekdošu vakari. Vienmēr sanāk kopā cilvēki jauni, veci vai ne, un stāst anekdotas. Un tā ir bijis, jā. Un Garmatainās arī. Garmatainās arī labi stāst. Jā, labi. Un tu iedomā Alva kaut kādu to savu destilātu, vai ne, tu vazā līdzi? Viņiem bija tur tā ēdināšanas uzņēmums savs sagatavots destilāts, un... Tas ir destilātu vakars, vienkārši. Kāds tur anekdoši vai bingo. Destilātu vakars. Šitas ir ļoti... Destilātu dinēja. Pēc 8 vakarā, sākums ir 8 vakarā. Destilātu vakarā. Viss ar saviem iegādātajiem destilātiem. Paņem savu destilātu un būs gaidīts viesis mūsu vestibilā. Jā, un tā visādos vestibilos. Vestibilu destilātu. Vakars. Tur arī blakus vēl tā mēneša uzņem tur velodarbnīca, arī tur izrādīja visu kaut ko interesantu. Priekš kam tas mums galīgi neica ziemā velodarbnīca. Kur rudens? Čok. Kāda velodarbnīca? Davai stāst. Anekdoti? Jā. Jā, tā var sakot, ir iepazīšanās sludinājums, jā, dāma. Garmatainā vai ne ielikusi sludinājumu tajos portālos, kad iepazīsies ar vēlams situētu labos gados atlētisku kungu, protams, bez kaitīgiem ieradumiem, kā nedzer, nepīpā vai ne, un adresi ar savu ielikusi beigās. Labi, nākamā dienā zvans pie durvīm, kungs ir ieradies. Pilā, ļuļķis zobos, vēl bišķa dubļiem pēc laivu braucienu. Atver dāmu vaļā. Es pēc sludinājuma ierados sakarā. Bet es taču teicu, nekādi pīpēšanas, nekādas dzeršanas. Kas tas tāds vispār? Tāpēc es arī ierados, lai pateiktu, ka es jau nekandidēšu uz šito posteni. Ar mani lūdzu nereiķināties. To es gribēju pateikt. Paldies, Zieča. Lūdzu. Tas bija vīrietis labākajos gados. Ziedonis, jā. Destilāta karalis. Un galvenais vestibilators. Vestibilā var satikt parasti.